1971. gadā ogrēniešu jaunākās paaudzes pirmos soļus lielajā pasaulē palīdzēja spērt bērndārs Dzīpariņš. Šobrīd, kad daļa no pirmajiem apmeklētājiem jau izaudzinājuši savus bērnus un rūpējas par mazbērniem, gada tumšākajā mēnesī dārziņš svin 40. gadskārtu. Ar Dzīpariņu visu darbības laiku bijusi kopā audzinātāja Dzintra Prūse, kas darbu ar bērniem sauc par savu aicinājumu. Es jau arī strādājusi, esmu Rīgā, bērnamā un kad vēl mācījos pedagoģiskajā skolā. Un pēc tam atnācu šeit uz Ogri un tā visu laiku strādāju. Bērnus es saprotu uzreiz no pirmā acu mirkļa un protu ar viņiem saprasties, protu iedziļināties. Galvenais ir bērnu izprast. Un tad jau viss padodas. Skolotāja Dzintra mazos ogrēniešus negrasās pamest arī pēc pelnītās došanās atpūtā. Daudzu darbinieku saistība ar Dzīpariņu mērāma gadu desmitos, un jaunas vēsmas kolektīvā ienākušas ar vēl augstskolu studentēm. Pareizā profesijas izvēle un laba atmosfēra ir galvenie noteikumi kolektīva pastāvībai, jo darbs ar bērniem būs aktuāls jebkurā laikā. Bērniņi, protams, mainās. Viņi ir gudrāki, viņi ir zinošāki, vairāk jaunās tehnoloģijas, tur telefoni un datori un dažādas spēles. Bet tā sirsniņā jau viņi tādi paši ir. Un tāpat viņiem vajag gan mīļumu, gan sapratni, gan arī, lai būtu interesanti. Un ja bērns ir ieinteresēts un ja viņš labi jūtās, tad arī viņam kaut ko var iemācīt. Jo neieinteresētu bērnu un bēdīgu, mēs jau varam vislabākās audzinātājas būt un nevarēsim neko panākt. Dzīpariņu apmeklē vairāk kā 200 audzēkņu no 1,5 līdz 6 gadiem, kas apgūst angļu valodu, dejo un dzied, atzīmē latviešu tradicionālos svētkus, kopā ar vecākiem un audzinātājiem veido izstādes un koncertus. Vecāku iecienīta ir alternatīvā apmācība. Valdorfa pedagoģijas grupā šogad ir 20 bērni. Dzīpariņa darbs neapstāsies arī nākamajos 40 gados. Ogrei vienmēr būs vajadzīgas radošas, veselas un stipras personības. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.